Čau! Čau! Šodien dosimies uz Saldus pusi, Apskatīsim lielākas un mazākas torņus. kā arī izpētīsim vienu jaunu alu, apskatīsim arī vienu nelielu ūdens kritumu un mazliet atpūtīsimies. Skatās, kā mums ies. Man ir tīs slēgts, protams. Uztaisīt milzu torni, lai tikai pēc medībām ieturētu brokastis. Ko vajag, to vajag. Liekas, ka divas dažādas muišas esam apskatījuši. Jāatrod vēl viens tornis, kas te kaut kur pie krasta ir. Ies meklēt. Kādreiz pat repsi bijušas. Silvās vakariņas. Iesim pirti kurināt. Un pēc kādas stundas varēsiet pirtī. Pagaidām pa 10 grādu nav. Nu jau gan arī 80 būs labi. Pa nakti mazliet uzsniga.
Braucot pa šosei nemaz nepateiks, ka te blakus ir neliels ūdenskritums. Ceļš te gan ir briesmīgs, jā. Te nav tas labākais ceļš. Ak, jē! Vienkārši pāri. Jā, te gar malu jāmēģina tikt. Te tikai ar traktoru. Viņam no tevis bail. Pēc norādēm gandrīz pusotrs kilometrs bija līdz takas sākumam. Bet labi, ka izvēlējāmies iet ar kājām, jo mašīna viennozīmīgi būtu kaut kur te nogrimusi. Labi, ka beidzot ziema ir sākusies un pa nakti ir uzsnidzis sniegs. Citādi mēs iet pa dubļiem. Principā mums jāizbrien cauri līdz Ventai. Un tad arī mēs būsim pie tā salas. Bet īsti nekādas norādes nekā nav. Nē, nu ies un skatīsies. Šis tik maģiski izskatās. Nu jā, būtu lielāks mīnus bijis, te būtu cietāka iešana, bet nebūtu nekur jāgrimst. Liels ozols. Te varētu šelteru uztaisīt pa nakti palikt. Te kaut kāds strauls vai kaut kas tek. Bet viņš kaut kur lejup aiziet. Strautiņš te arī beidzās. Labi, iesim tālāk. Un tad pat priekšā ir Venta. Tad tikai tāla jāatrod. Ka mēs augstu īstenībā esam. Protams, pēc Google Maps norādēm to alu nevar uzreiz atrast. Tāpēc mēģināsim tagad tik lejā un no krasta skatīties, kur viņa potenciāli ir. Ies pameklēt pret straumi. Atsegums sāk parādīties, bet alu vēl neredzam. Nu, ies skatīties tālāk. Kad šitāds klīns neliekās, ka tu Latvijā vispār esi. Ir? Mēs kā lukturīt nepaņēmām līdzi. Nē. Te jau bez nāc visiem 4 jāmetās. No daudz? Jā. Neliek pārāk. Nu pārāk nees, tā kā. Viņi tur turpina tecēt. Jā. Bet tur vēl šaurāks paliek. Bet pēc skaņām tur ir kāds strautiņš. Te laikam ir tomēr
geocaching punkts. Pēdējais ieraksts 13. septembris. Būsim arī atzīmējušies. Ļoti zīmīgā datumā, 18. novembrī. Ko vēl piebilst? Lai veids nākamajiem. Gar Vēntas krastiem tā arī dodamies tālāk. Vai te līst augšā? Lienam te augšā, un tas vieglāk iet. Baigie dubļi. Tādi brīkšņi. Tur pildens vismaz bija krietni vēsāks. Tu liekas, ka te augšā te ir siltāks. Apakaļ iesim pa mazliet savādāk ceļu. Gar Vēntas krastu šeit paiesim uz priekšu. Tad, kad būsim tuvāk mašīnai, mašīnas lokācijai, tad perpendikulāri krastam, tad caur mežam dosimies uz mašīnu. Vēl viens uzuls. Šitāds pastaigs mežā varbūt nav tik komfortabls, jo tomēr ir slapšs, vēss. Bet tas, ka nav nekādu moskītu, nekādu odu, tas ir tik liels pluss. Tev neviens nekoš, tu vienkārši var iet un baudīt dabu. Te meža ruks rušinājies kārtīgi. Varbūt cūku satiksim? Varbūt nē. Varbūt tomēr lāci. Te ir riktīgi meža cūku teritorija. Viss izkašāts. Bet tūlīt tas priekšā pļautēm mēs esam ārā. Un ārā no meža. No meža esam ārā. Tagad jātiek pāri pļavai. Ejam apakaļ pa savām pēdām. Kā jums te iet? Neesat nosalušas? Mēs gandrīz jau pie mašīnas. Tur ir tas, ka tur snieg. Taisnā līnijā lejā. Mīļumiņi, man labas ziņas. Tev uz pagrabu var noiet. Neatcīst galvu. Bet iespaidīga telpa. Un tas, ka viņas ir kaut kā savienotas.
Es nevaru saprast, kas tā pa būtu augšā. Vai viņi tie galīgi švaki? Čau! Šis ir liels pūkais. Tu esi draugs? Tu esi pūka liela. Viņš ir liels. Tu gan vari sargāt māju mierīgi. Jā. Tāds maza ponija lielumā. Jā. Kas siltums uzreiz. Bišķi sasils. Bišķi melns. Prasītos bišķi siltāk vajadzīgi, bet nu nekas. Pāri prasā ir bišķi lielāk. Tas arī šim mazajam izbraucienam būs viss. Dosimies atpakaļ uz Rīgu. Paldies, ka biji kopā ar mums. Un tiekamies nākamajā piedzīvojumā. Čau! Čau!